на горы, на природу. А когда уже мы поднялись на этой горы, тогда мы можем смотреть прекрасный вид на весь мир, на Турцию и сделать прекрасные фотографии. Ну так вот. Насчет время выезда я не сказала на русском языке. Вот. Как я уже показывала, Новотурс работает с желтыми книгами. Желтые инфокниги Новотурс, которые вы можете найти у себя в гостиницах на ресепшене, либо в специальных помещениях под названием Info Lounge, Info Meeting Room. В разных гостиницах по-разному называют. И тогда один день до вашего вылета, после 3 часов дня до 9 часов вечера, эта информация должна появиться в книжках, да? Время выезда из гостиницы. Если я или Лолита, мы чувствуем, что мы до 9 часов не успеваем заехать и записать эту информацию, тогда мы вам звоним, либо посылаем сообщение. Когда будем выходить с автобуса, тогда я запишу ваши номера телефона. Ну вот, когда мы поедем в Анталию в понедельник на обзорную экскурсию, тогда мы поднимемся на эти фуникулеры высотой 1500 метров. Вот туда. Высотой 1500 метров. Это будет наша первая остановка в этой поездке. Да, mēs esam izbraukuši no pilsētas Antālija un jau tūlīt iebrauksim Kemerā. Tātad Kemera sastāv no ciematiem. Pirmais ciemats no Antālijas puses ir Belgudī, pēc tam ir Goļņuks, tad ir Kemeras centrs, tad ir Kīrišs, tad ir Čeņģevas ciemats un pēc tam ir Teļķerovas ciemats. Tas viss kopumā veido atpūtas zonu Kemera, un tas ir līdzīgi kā pie mums Latvijā Jūrmala, ja, kas sastāv no vairākām administratīvām teritorijām, Mājori, Dobulti, Gulduri, bet tas viss kopā veido Jūrmālas pilsētu. Nu, tāpat ir arī Kemerā. Nu, lūk, kāpēc Kemera ir tik īpaša un kāpēc šajiem brauc ir daudz atpūtnieku? Mēs paskatāmies pa kreisi, mums ir burvīga skaista jūra, mēs paskatāmies pa labi un uz priekšu, mums pavarās burvīgie Tauru kalni un burvīgie priežu meži. Tas viss kopā veido skaistas ainavas, skaistas emocijas, patīkamas smaržas gaisā un uzlabo visu mūsu noskaņojumus. Ar ko es iesaku sākt atpūtu Turcijā? Pirms jūs sākat savu sauļošanās sezonu, un es esmu pārliecināta, ka liela daļa no jums sauļosies, lai atbrīvotu savu ādu no visa liekā, no ziemas kažoka. Mums tas ir jāizdara, lai mums ietekums būtu noturīgāks, vienmērīgāks un zeltaināks. Tad iesaku sākt ar tradicionālās turku pirts hamama apmeklējumu. Hamama laikā jūs apmeklēsiet gan saunu, gan tvaika pirti. Profesionāli turku pirtnieki jums veiks pilnu ķermeņa pīlingu, veiks putu masāžu, jūs saņemsiet sejas masku un pēc tam 25 minūšu garu kopējo ķermeņa masāžu. Un tad jūsu āda būs tikusi vaļā no visa liekā un varēsiet būt gatavi doties uz pludmali. Tas ir tas, ar ko parasti turisti sāk savu sauļošanās sezonu te Turcijā. Uz Hamamu varēsiet doties jau šodien, ja kādam ir vēlme, pierakstoties pie manis vai nu patreiz transfēra laikā, vai arī info tikšanās laikā pie manis vai pie Lolitas. Ja? Hamams ir pieejams katru dienu, reizi stundā. Mēs dodamies uz speciālu spā salonu Kemeras centrā,
Un pati procedūra aizņem apmēram 90 minūtes. Tālūk. Viena no mūsu populārākajām ekskursijām, uz kurieni pagājuši gadu brauca liels skaits Latvijas turistu. Katru nedēļu mums bija grupas, un mēs braucām, un es skatos arī šogad šī tradīcija turpinās. Tas ir Zaļais kanjons. Zaļais kanjons tā ir saldūdens tiltne, kas ir ieskaita starp Tauru kalniem. Mēs dienu pavadām uz Zaļā kanjona lainera un ēdam gan pusdienas, gan peldamies. Dziļums Zaļajā kanjonā ir 180 metri. Ja? Tas ir kanjons, tā ir nopietna ūdens tiltne, tas nav maziņš meža ezeriņš. Tāpēc zaļais, jo ūdens patiešām tajā ir zaļš. Varbūt kāds ir bijis pagājuši gadu Zaļajā каньоне? Есть кто-то, который был в прошлом году на Зеленом каньоне на экскурсии? Нет. Ну так и в этом году сможем поехать все вместе. Я рассказываю про это место, поскольку оно одно из самых популярнейших, куда на последние годы наши гости с удовольствием едут. Это озеро с пресной водой посередине массивах гор Тауруса. Глубина в этом озере 185 метров. Почему вода зеленая? Почему она называется Зеленый каньон? Это уже услышите на экскурсии. Но вода там действительно зеленая. В книжках тоже есть фотографии. На инфо-встрече мы можем показать видео. И могу гарантировать, и я могу вам обещать, что это не фотошоп. На природе вода действительно еще более зеленая, чем на фотографиях. Это изумительно красивое место. Ну вот, мы потихоньку приближаемся уже в Кемер, и куда будем заезжать? Нашу первую гостиницу Нирвана, которая находится в поселке Белдибель. Сам Кемер состоит из поселков Белдибель, Гойнюк, центр Кемера, Киришченьево и Покерово. И все эти поселки вместе и образуют курортную зону Кемер. И образует всю зону Кемер. Я уже рассказала про то, чем же надо начать свой отдых в Турции, прежде вы начинаете свой сезон загара. Прежде чем вы начинаете загорать, надо освободить свою кожу от всего лишнего, что накопилось в течение всей зимы. И лучше всего это вы сможете сделать в турецкой бане, хамам, где тогда после сауны, после паровой бани, после полного пилинга всего тела и массажа вы уже подготовите свою кожу к равномерному, золотистому и устойчивому загару. На хамам можете записаться сейчас в автобусе, либо уже на инфо-встречу. Можете пойти на хамам сегодня, завтра утром, когда вам угодно, каждый день, и через час можете поехать в спа-салон в Кемер, где тогда получите спа-услуги. Спа-процедуры обычно длительностью 90 минут. Стандартный спа-процедуры. Так, когда будете выходить с автобуса,
Пожалуйста, проверьте свои личные вещи. Не забывайте в автобусе свои телефоны, кошельки, планшеты, свои сумки, шляпы, все, что у вас есть при вас. Когда будете забирать... Когда будете забирать свой багаж из автобуса, тогда тоже проверьте, что взяли свой багаж и не перепутайте свои чемоданы с чемоданами других наших гостей. Это бывает у меня почти как в каждый трансфер. Я не знаю, что случается с людьми, но мне кажется, просто люди устают, они в предвкушении ожидаемого отдыха. Чемоданы бывают очень похожи друг на друга. Мы все хотим быть побыстрее в гостиницах. Ну и тогда получается так, что либо кто-то забывает свой чемодан, либо спутает чемоданом с другим нашим гостем. Поэтому мы не усложняем себе жизнь и будьте внимательны. Если вы хотите отдельно поблагодарить нашего капитана Суата за то, что он нас очень быстро довез до гостиницы, тогда свое маленькое благодарение можете оставить в стеклянной тарелке, которая стоит здесь спереди на панели автобуса. Капитану будет приятно знать, что вы оценили его tруд. Ja? Tātad mēs jau tuvojamies Bērtabī ciematām, tūlīt jau tajā brauksim iekšā. Tas nozīmē, ka tūlīt jau piestāsim pie viesnīcas Nirvana Laguna. Kad kāpsim laukā no autobusa, lūdzu pārliecinamies, ka neesam aizmirsuši savas privātās mantas autobusā, sakojam līdzi saviem mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem, naudas makiem, cepurēm, somām, visam, kas tagad ir jums līdzi. Kad ņemsim laukā bagāžu no bagāžas nodalījuma, tad arī pārliecinamies, ka esam paņēmuši savu bagāžu. Lūdzu, nesadaucam ar citu mūsu viesu bagāžu. Diemžēl nereti tas tā gadās, noteikti tāpēc, ka mēs esam saviļņoti no gaidāmā atvaļinājuma, bet nezaudējam modrību un arī neatstājam bagāžu autobusā. Ja vēlaties atsevišķi pateikties mūsu kapteinim Suatam par to, ka viņš mūs tik ātri nogādāja viesnīcās, tad savu mazo paldies variet atstāt stikla trāciņā, kas atrodas uz autobusa priekšējā paneļa. Mūsu kapteinim būs patīkami zināt, ka jūs novērtējāt viņa darbu. Un pie tam, atrodoties šeit Turcijā, tā ir viena no turku tādām kā kultūras iezīmēm, ka mēs no apkalpojošajam personālam atstājam dzeram naudu. Nu, tad tas tā ir pieņemts. Turcija vispār ir slavena tirgotāja tauta, un kad jūs dosieties iepirkties, tad arī droši tirgojaties par cenu, un es vienmēr visus mācu tā. Metam nost pirmos 80%, un tad no tās summas būs bišķiņi uz augšu. Protams, ja kaut kas maksā 100 naudiņas, jūs nomatīsiet 80%, jums paliek 20 naudiņas, nu tad 20 naudiņām jums tā kā nepārtos. Bet saku tā, ka 70–60% mierīgi no cenas mēs metam nost un mums pārtos. Naudas vienības mums šeit ir turku līras. Turku līras kurs attiecībā pret dolāru un eiro katru dienu mainās, tas nav fiksēts. Uz doto momentu 1 eiro ir 5 turku līras, 1 dolārs ir 4 turku līras. Ja jūs neesat paspējuši samainīt naudiņu uz vietējām valūtām, uz vietējo valūtu, nesatraucamies, mēs to varēsim izdarīt speciālos valūtas apmaiņas punktos. Vai arī jūs varēsiet nomaksāt par saviem pirkumiem, izmantojot gan dolārus, gan eiro, gan bankas kartes. Tāpat jūs savos turistu zonās, ciematiņos, kameras centrā atradīsiet daudz bankomātus.
varbūt brauksim garām kādam no tiem, tad es jums parādīšu, no kuriem mēs varam noņemt vajadzīgo naudas summu, gan dolāros, eiro, gan turku lirās. Ja? Bet faktiski visās budītēs jūs varat norēķināties ar to valūtu, ar kuru jums ir ērtāk. Smuki tev vēl vienam. Ko? Mums smukāk ir zini, jā, bet šitas man patīk. Šitas man patīk. Kad var... Nu, es... Ko? Šitas tev smuks. Mamma. Šo tagad stājas, Kristi? Nē, es esmu. Nē. Slēdz nost, vai pauzi. Taču, ka nav.